Šodien jauka saulaina diena un aizkrauklas platajos ceļos mēs sastopam kādu diezgan jautru kompāniju, kuras priekšgalā soļo pats Ints Teterauskas, vai no pašas Rīgas jūs nākat? Nu, ar kājām gluži ne no Rīgas, bet no aizkrauklas stacijas. Bet, zin kā, tagad šeit pie upes ir tiešām saulains un smuks, bet vēl kādu puskilometru atpakaļ stacijas pusē viss ir miglā. Mēs izkāpām ārā, domājam, tā, saule pazudusi. Ezītis miglā. Jā, pilnīgi ezītis miglā, bet atnācām šeit apsties, te jau ir fantastiski. Fantastiski, un pats galvenais, ka jūs esat ieradušies pilsētā, kuras devīze ir vieta, kur gaisma Daugavā dzimst. Un tā kā jūsu Daugavas balsis sasaucās ar mūsu devīzi, un es ceru, ka jūs pagājuši gadu labi jutāties šeit, un šogad no šī punkta startējat, vai ir atmiņā vēl pagājušā gada koncerta sērija, vai ejot pa ceļiem jūs to atceraties? Ir tā, ka tiešām mēs vilcienā braucot vienmēr pārējām pāri tam, kas bija pagājušā gadā, ko mēs vēl esam šogad aizmirsuši, ko vajadzētu noteikti atjaunot. Protams, visus aprakstīņus, katrs koris pa katru dienu tā kā dienas grāmatiņu saraksts, un tad mēs arī publicējam sociālajos tīklos, bet par aizkrauklas koncertu man ļoti patīk. Pagājušajā gadā mēs dziedājām muzejā, bija fantastiski ābolu pilnas ābeles. Šogad ir āboli? Drusku, jā. Jā. Es biju pagājušajā nedēļā Alūksnē, ābolu nav, jaunā pilnas ābeles, nabadzītas lūst nost. Un tad mēs dziedājām zem ābelēm parkā, un bija viena kolorītā dāma. Es atceros tā. Meitene ar baltām zeķēm. Tā bija kolosāla, tā bija vienkārši tāda konfektīta sapucējusies, un tā nogāja pa plāniņa vidu, tā, ka neviens nevarēja nepamanīt viņu. Viņa pat izbijusi koriste, tādēļ viņa atbalsta. Nu jā. Nē, ir vienkārši lieliski, ārkārtīgi noveicies ar laiku, un es ļoti ceru, ka arī koncerti būs tāpat apmeklēti, kā mums ir līdz šim. Un fantastisks pārsteigums saka, tā kā mums tā kā maratonistiem te tāds ledus citronu ūdens te pat ceļa malā. Mēs kultūras darbinieki jūs jau gaidījām, domājām, jūs varbūt tā kā apzinīgi ļaudis, tad ar raitās solī dosieties mums te garām, tad mēs skriesim jums pakaļ un teiksim, pastāstiet, kā jūs jūtaties, iedzeriet drusku ūdeni. Bet jūs esat tādi, saprātīgi, jūs arī ļaujat sev mazliet atpūsties, neskrīt? Mums ir plāniņš. Es sazinājos ar Uldi, kas mums tālāk pa upi laidīs. Viņam ir maza tehniska ķibelīte. Viņš teica vēl kādas 20 minūtes, tāpēc es samazināju gaitu, jo sākām mēs iet tiešām raitākā solī nekā tagad. Bet es domāju, līdz koncertam mēs pagūsim noteikti līdz aizkrauklas Luterāņu baznīcas. Šo interviju skatītājs skatīsies tad, kad jau būs izskanējis aizkrauklas koncerts, tātad šovakar aizkrauklē, bet varbūt nedaudz var pieskarties par nākošajiem koncertiem un vispār par programmu, ko skatītāji varēs dzirdēt, ja viņi šovakar skatās televīziju, ko tad rīt un parīt var sagaidīt no jūsu koncertiem? Jā, rīt arī mums būs dienas koncerts, tas būs Jumpraus baznīcā Dzelmēs, kas ir ceļa malā, pa ceļam var mierīgi aizbraukt, nav jau tālu. Un mums šogad sanāk vairāk baznīcas koncertu, un mums ir tādas divas garīgas programmas, ko mēs dziedāsim dažādas, kurā vietā, kuru tieši es nevaru pateikt vēl tagad, jo mēs mainām tā, lai nesanāk blakus, ja baznīca, piemēram, labajā krastā, lai blakus baznīcā nav tā pati programma, vienkārši, lai arī klausītājiem ir interesantāk. Un tad, protams, mums ir rīt vakarā Kaibalā koncerts 8 vakarā, kur tiešām aicina, ja kāds vēlas atnākt. Es jau biju aizbraucis, apstījos vietu, tur tiešām blakus tiem dzējas ozoliem mēs arī būsim. Un speciāli esam sagatavojuši dziesmu svētu programmu ar domu, ka dziesmu svētkiem 147. Un te mēs arī aicinām visus koristus, kuri grib izlocīt balsis, piebiedroties mums. Mēs kādu pusstundu nodziedāsim pašu koncertu. Un tad skanēs tikai dziesmu svētu repertuārs un aicināsim piebiedroties mums. Tas būs 8 vakarā. Un tad jau pēc tam no rīta sestdien mēs dodamies uz Lindas parku, 11. Arī fantastiska vieta. Nav tālu no šeit. Jā, un tur ir tik skaisti tajā vecajā parkā. Parks jau ir saglabājies, bet mūžs, diemžēl, vairs ēkas tur nav. Un tur ir no vecajiem podestiem, tur bijusi estrāde, ir saglabājušies tā 3 pakāpieni jau nosūnojuši, bet ārkārtīgi skaisti tādā koku ieskautā vietā. Tur mēs būsim un pēc tam Lielvārdas Pilsdrupās un noslēgsim sestdienu Ķegumā. Un tad jau atliek vairs tikai Tome svētdienas rītā baznīcā un 6 vakarā uz Ogres upes
uz tā pontona, kas viņiem ir pie gājēja tilta, tad būs mūsu noslēdzošais koncerts. Un vēl bez dziesmu programmas, ko es minēju, mēs dziedāsim arī upju dziesmas, ko mēs dziedājam dažas arī pagājušajā gadā. Šoreiz arī vēl dažas esam saglabājuši ar Zanders Zēju un Raimondu Pālu mūziku. Tā kā kopā es sarēķināju no 67 dziesmām koristiem būs katrā koncertā jābūt gataviem kaut ko izvēlēties. Vai arī, drīzāk es teikšu, tagad šī dziesma. Un tā būs jāatzīst. Pagājuši, kad man šeit ar tā bija. Jā, jo es saku, šeit ir tiešām tas atkarīgs arī no mūsu noskaņojuma, no vokālās formas, jo koncerti daudz un tas mitrums citos gados varbūt ir arī tāds drēgnas no upes. Es ceru, ka šogad būs pavisam labs un ar balsīm viss būs kārtībā. Jā, un labs laiks tiešām jūs pavada, un tad mūsu svētība arī jums šodien tiekamies koncertā pēc jau pāris stundām, un lai jums visas šīs 4 dienas ir labs laiks, ceļā tikai labi ļaudis, un lai jums pietiek visa, lai nekā nepietrūkst. Paldies jums, liels labus ļaudis, jau mēs esam satikuši, par to ir liels prieks. Paldies, liels! Jā, visiem, lai izdodās. 25. augustā Aizkrauklē notika Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvs seminārs par 2016.17. mācību gada aktualitātēm. Darba kārtībā tika apskatīti šādi jautājumi: pedagogu darba samaksas jaunais modelis, izglītības iestāžu tīkls, tā skaitā kompetenču pieejā balstīta izglītības satura izstrāde, audzināšanas vadlīniju īstenošanas skolās, kā arī mēdīju un digitālās pratības jautājumi, 2016.17. mācību gada izmaiņas izglītības regulējumā un kvalitātes vērtēšanā, to ieviešana izglītības iestāžu darbā. Uz semināru Aizkrauklē bija ieradies arī izglītības ministrs Kārlis Šadurskis, un semināra dalībniekus uzrunāja arī Aizkraukles novaddomes priekšsēdētājs Leons Līdums. Acīm redzot, šīs dienas saruna, šis informatīvais seminārs, dos vēl lielāku pārliecību un skaidrību par kopīgajiem mērķiem, uz kuriem jāvirzās un kurus lielākoties realizēs izglītības iestāžu vadītāji, reģionālie vadītāji. Galvenais ir virzīties visiem vienā vektora virzienā, un šīs dienas saruna jācer, ka to dos. Protams, pašvaldības, kur pārziņā pamatā ir visas skolas, ir ne tikai jūsu dibinātāji, bet arī tuvākie sabiedrotie gan ikdienas dzīvē, gan pārmaiņās. Un es domāju, ka tieši pašvaldības uz vietām arī galvenokārt izglītība izvirzīs kā prioritāte. Un es ceru, ka arī Aizkraules novadā mēs to tā sajūtam, ka tā ir viena no galvenajām prioritātēm. Arī mēs, tāpat kā daudzie Latvijā, esam izpildījuši mājas darbu, esam veikuši sadarbībā ar iestāžu vadītājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un vecākiem un sabiedrību 3 skolu apvienošanu vienā. Ceram, ka tas varbūt būs tāds pārmaiņu solis arī uz labāku izglītības vides kvalitātes uzlabošanu, gan tiešā, gan netiešā veidā. Un pēc šodienas nopietnā darba jūs jau esat informēti, ka visi tiekat gaidīti, kāda jauka sakritība, ka jauniešu koris Balss ar Intu Teterovski atsāk savu Daugavas apceļošanas turneju tieši Aizkrauklē, kur pagājušajā gadā viņš arī beidz. Un tāpēc savā braukšanas virzienā nedaudz uz Rīgas pusi, tas ir tur, kur Skrīveru novads jau robežojās, ceļa malā blakus ir vecā luterāņu baznīca, kurā tad arī jauniešu koris jūs visu labprāt gribētu iepriecināt pie šī informatīvā valdība, šo emocionālo valdību un ceļa maizi jums atpakaļ uz savām vietām. Lai sekmīgs darbs šodien un veiksmīgs mācību gads jums visiem. Tā ir tā mūsu darba specifika, ka mūsu pedagoga algu modeļa pieteikums ir veidots strādājot ar 2015. gada 1. septembra skolēnu datiem. Līdz ar to, protams, visi skaitļi šobrīd vēl ir mazliet indikatīvi. Protams, mēs sekojam līdz prognozēm, bet fakts vienmēr no tām drusciņi atšķiras. Līdz ar to īstos skaitļus, atbilstoši skolēnu skaitam, mēs uzzināsim tikai tūlīt pēc 1. septembra. Un tad mums būs ministrijā nežēlīgs darbs, jo budžeta projekts nākamajam un turpmākajiem gadiem
no valdības virzīsies uz Saimu ar indikatīviem skaitļiem, un tas ar abiem lasījumiem Saimā, kad mums būs īstie skaitļi, tad nāks Izglītības zinātnes ministrijas priekšlikumi, un tad būs tie īstie, pēc kā mēs strādāsim nākamo gadu, aiznākamo un aiznākamo gadu. Bet runājot par to, ko esam sastrādājuši, tad pedagogu atalgojuma jaunais modelis netuvu nav mūsu izglītības reforma kopumā. Tas ir tikai pirmais solis, jo, lai veiktu kaut kādas reformas, ir, protams, nepieciešams finansējums. Un es domāju, ka mūsu komandai ir tīri labi veicies ar šī finansējuma atrašanu. Jo nebija viegli, jo bija, kā saka, nedrīkst, laikam, tik cienījumā auditorijā teikt, nedrīkst teikt mērķa ātrumā, bija jāatrod risinājums, bet lielā mērā tā tas bija. Un kur bija, manuprāt, visu iepriekšējo centienu lielais klupšanas akmenis strādājot pie pedagoga algu modeļa. Tā kā rezervēti bija šī gada 4 mēnešiem 9 miljoni, tātad pilnam gadam 27, ar 27 miljoniem neko nevar izdarīt. Jo nevienlīdzība par apmēram līdzvērtīgu darbu šobrīd pēc vēl līdz 1. septembrim spēkā esošiem noteikumiem sasniedz pat 60%. Un šo bedri nevar aizbērt pa druskai. Un tāpēc arī iepriekšējo modeļu tā problēma bija, ka dažiem kļuva labāk, citiem kļuva sliktāk. Un tas nedrīkst tā notikt. Un man liekas, ka mūsu komandas lielākais sasniegums ir, ka faktiski nākamajā 17. gadā summārais mērķdotācijas pieaugums pedagoga algu modelim būs 47,1 miljonus, nevis 27. No kuriem 15,6 mēs esam atraduši mūsu iekšējos resursos Izglītības zinātnes ministrijā, kas, protams, arī vienam otram izglītības veidam vai formai ir mazliet sāpīgi, bet mums ir tomēr racionāli jāizmanto mūsu finanšu resursi, mūsu modelī ir jāietver stimuls skolu tīkla sakārtošanai, mūsdienīgas modernas skolas izveidēji visā Latvijā. Un līdz ar to mūsu reforma netiek ieviesta uzreiz vienā solī, bet pirmsskolas izglītībā 2 soļos, tātad sasniedzot 620 eiro par likmi nākamajā gadā un 680 tikai aiznākamajā. Profesionālajā izglītībā, profesionālās ievieses izglītībā mēs varam sākt sasniegt 680 eiro par likmi no 17. gada janvāra. Un augstskolā mēs virzamies 3 gados secīgi ar 10% atalgojumu pieaugumu katrā gadā, šos kopējos 30% sasniedzot 3 gados. Tas varbūt nav ļoti labi, bet gala rezultāts patiesībā man šķiet tāds, par ko nevajadzētu īpaši ne bēdāties, ne skumt, jo kad mums reformas summārais viss finansējums būs ienācis mērķdotācijas kopējā krājkasītē, tad šī gala summa būs 56 miljoni. Tas ir vairāk nekā 2 reizes vairāk nekā sākotnēji 27. Un tas ir vislielākais pieaugums mūsu atjaunotās valsts vēsturē, ko pedagogi, un faktiski ne tikai pedagogi, bet jebkura nozare, jebkad būs saņēmusi. Tā kā nebūs tik slikti. Varam gaidīt 1. septembri ar diezgan patīkamu. Augustā Aizkraukles pagasta estrādē notika romantiski atturīgā sporta diena senioriem, kura jau kļuvusi par tradīciju. Uz šo pasākumu ierodas aktīvākie kaimiņu novadu seniori. Visi mērojās spēkiem veiklībā un asprātībā. Sportā, kā jau sportā, vietas sadalītas, bet uzvarējis ir ik viens, kurš piedalījies.